atzīts arī par vienu no lielākajiem nodokļu maksātājiem 2022. gadā. Valsts un pilsētas patriotam ir patiesi prieks un pagodinājums būt daļai no šī uzņēmuma, kurš saņem šo atzinību šovakar. Savukārt uzņēmums vienmēr ar patiesu lepnumu ir nesis pilsētas un novada vārdu visā plašajā pasaulē, jo, kā mēs zinām, mūsu uzņēmuma produkcija tiek eksportēta pa visu pasauli. Paldies! Uz sarunu aicinājumu Kureksas pārstāvu Māri Petrovski, un mans jautājums būs šāds. Esat viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem novadā, kā arī lielākais kokapstrādes ražotne un lielākais eksportētājs novadā. Kā vērtējat 2023. gadu un kā jums ir iesācies 24. gads? 23. gads mums bija izaicinājumi pilns. Es pat gribētu teikt, ka viens no lielākajiem izaicinājumu gadiem, kāds jebkad ir bijis uzņēmuma vēsturē. Biznesā jau viss ir diezgan vienkārši. Kā zinātnis to sauc par sinusoīdu, augšā lejā, jeb kā latvieši saka, pēc zoles nāk krišana. Tad mums vēl spilgta atmiņā ir gads, kas bija 21. Kas mums bija ļoti veiksmīgs gads. Tas gan daudziem bija pandēmijas zīmē pagāja, bet kokapstrādātājiem tas bija ļoti veiksmīgs gads. Un, līdz ar to bija jau sagaidāms, ka būs kaut kas nelāks. Un tas, kas arī notika pagājušajā gadā, bija nelāgāk nekā varbūt mēs cerējām un domājām. Bet, attiecīgi, kā es teicu, viss ir vienkārši un skaidrs, ka pēc krišanas nāk atkal kāpums. Līdz ar to mēs uz šo gadu skatāmies pozitīvi, jo ir tirgū vērojams pozitīvs tendences un domājams, ka šis gads atkal mēs varēsim gada beigās būt apmierināti. Varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs varētu pateikt par novadu, kāda jums ir sadarbība vai kā jūs jūtaties novadā kā piepilsētas uzņēmums? Kā jūs teicat, mēs vienmēr esam atbalstījuši pilsētu, novadu, dažādas pasākumus, kultūras, sportu. Mēs dažādi atbalstam un esam gatavi arī to darīt turpmāk, jo kādam jau tas jāpalīdz, jo savējiem, kurš tad cits to darīs, ja ne mēs paši. Liels jums paldies par sarunu, paldies vakar!